Hans Kristians Andersens, Lielais klāvs un mazais klāvs. Kādā ciemā dzīvoja divi saimnieki. Abi bija klāvi, taču vienam bija 4 lepni zirgi, otram viens vecs ādinieks. Lai abus varētu atšķirt, pirmo sauca par lielo klāvu, otru par mazo klāvu. Un nu paklausīsimies, kā viņiem klājies, jo tas ir stāsts par patiesu notikumu. Visu nedēļu mazais klāvs ar savu zirgu strādāja lielā klāva tīrumos. Pēc tam lielais klāvs aizdeva mazajam visus savus 4 zirgus uz vienu dienu, proti svētdienu. Kā tad mazais klāvs plīkšķināja pātagu pār savu 5 zirgu mugurām, kuri šodien bija tikpat kā viņa paša īpašums. Saule spīdēja tik spoži, tornī zvanīja visi zvani, ļaudis saposušies svētdienas drēbēs gāja uz baznīcu. Visi noskatījās uz mazo klāvu, kas labā omā ara ceļmalā. Allaž noplīkšķināja pātagu un sauca: "Nu, mani 5 zirgi!" "Tā tu nedrīksti teikt," lielais klāvs aizrādīja. "Tev pieder tikai viens zirgs, un tas pats ir tīrais mirla." Mazais klāvs nosolīja tā neteikt, bet līdz ko atkal kāds gāja garām, viņš aizmirsa solījumu un iesaucās: "Nu, mani 5 zirgi!" "Pievaldi mēli, plikadīdā!" lielais klāvs brīdināja. "Ja tu vēlreiz tā teiksi, es iezvelšu tavam zirgam pa galvu, lai tas izlaiž garu, un tad varēsi pats jūgties arklā." "Es nudien tā vairs neteikšu," mazais klāvs nodievojās, bet, kad ļaudis atkal gāja garām un deva labu dienu, viņš aizmirsa brīdinājumu. Viņš bija tik labā omā, ka laiks ir jauks, aršanas sokas, garām gājēji pagodina viņu ar labu dienu, ka atkal noplīkšķināja pātagu un uzsauca: "Nu, mani 5 zirgi!" "Es tev rādīšu 5 zirgus," noteica lielais klāvs. Izrāva sētas mietu un iezvēla mazā klāva vienīgajam zirgam pa galvu tā, ka tas bija uz vietas beigts. "Ak vai, nu man nav vairs neviena zirga!" izsaucās mazais klāvs un sāka rūkti raudāt. Izraudājies viņš novilka zirgam ādu, izkaltēja to saulē, iebāza maisā, uzlika maisu uz muguras un devās uz pilsētu, lai ādu pārdotu. Līdz pilsētai bija tālu, ko iet, ceļš veda caur biezu, tumšu mežu, debesis aizvien vairāk apmācās un mazais klāvs apmaldījās. Kad viņš beidzot izkūlās no drūmā, briesmu apdvestā meža, pusnakts jau bija klāt, un tikla pilsēta kā ciems vienādi tālu. Ceļmalā bija lielas mājas, un pa aizvirtņu spraugām spīdēja gaisma. Mazais klāvs nodomāja, ka te varēšot dabūt naktsmājas un pieklauvēja pie durvīm. Saimniece durvis gan atvēra, bet padzirdējusi par mazā klāva vajadzību, raidīja viņu tālāk, šī klaidoņiem naktsmājas nedodot, un bez saimnieka ziņas jau netik, bet tas vēl neesot pārnācis no pilsētas. "Nu, tad būs jāguļ tepat ārā," noteica mazais klāvs, kad saimniece aizcirta durvis viņa deguna galā ciet. Mājai blakus bija šķūnis un pie tā neliela nojume ar plakanu salmu jumtu. "Tur augšā būs branga guļvieta," mazais klāvs nosprieda, aplūkojis nojumi. "Cerēsim, ka svētelis nedomās brukt man virsū un knāpt kājās," jo uz šķūņa jumta bija svēteļa ligzda, un pats svētelis stāvētenī lepni izslējies. Mazais klāvs uztrausās uz nojumes, apgulās un sāka staipīties un grozīties, lai ērtāk ierīkotos. Grozoties, viņš neviļus pameta aci uz aizvirtņiem un redzēja, ka to augšdaļa cieši nepiekļaujas logam, un pa to var ieskatīties istabā. Tur bija liels galds,
Nu stāv vīns, aknu pastēte un brūni saceptas zivis. Pie galda sēdēja saimniece ar ķesteri. Viņa lēja ķesterim glāzē vīnu, bet šis noņēmās ar cepto zivi. Dabūjis ielēs kaut kripatu no tiem gardumiem. Mazais klāvs nopūtās, pastiepis garu kaklu uz loga pusi. Pasaulīt, nu viņa liek galdā saldu rausi, īst cīru mielasts nu dien. Te viņš izdzirdēja nākam kādu pa lielceļu, tas bija saimnieks, kas atgriezās mājās. Saimnieks bija labs cilvēks, tikai viņam piemita ērmīga īpašība. Viņš ne acu galā necieta ķesterus. Ja kāds viņam patrāpījās ceļā, tad viņš kļuva pavisam nešpetns. Tāpēc arī ķesteris bija atnācis ciemā, zinādams, ka saimnieka nav mājās, un saimniece viesmīlīga būdama cēla viņam priekšā to labāko, kas pieliekamā atrodams. Izdzirdusi vīru nākam, viņa nobijās un lūdza, lai ķesteris ielienot lielajā tukšajā pūra lādē, kas bija nolikta aizdurvē. To viņš arī izdarīja, jo zināja nabaga saimnieka vājību. Sieva aši noglabāja visus gardumus cepeškrāsnī un vīnu aizkrāsnē, jo citādi vīrs tūliņ būtu prasījis, kas viņai šovakar par svētkiem. Ak vai! Nopūtās mazais klāvs nojumē, redzēdams, ka no galda novāc visus labumus. Kas tur augšā vaid? Saimnieks prasīja, pacēla galvu un ieraudzīja mazo klāvu. Kāpēc tu guli uz jumta? Nāc labāk istabā? Mazais klāvs pastāstīja, ka nomaldījies un lūdza, vai nevarētu pārlaist nakti siltumā. Skaidrs, ka var, saimnieks atteica, un arī vakariņas dabūs iebaudīt. Saimniece abus laipni saņēma, uzklāja garu galdu un uzlika uz tā prāvu bļodu ar biesputru. Saimnieks bija izsalcis un ēda pilnām karotēm, bet mazajam klāvam prātā stāvēja pastēte, zīvis un rauši, kas glabājās cepeškrāsnī. Pagaldē pie viņa kājām gulēja maiss ar zirga ādu, ko viņš bija nesis pārdot. Biesputra viņam nemaz negaršoja, un viņš iespēra maisam ar kāju tā, ka sakaltusī āda iegrabējās. Klusu! Mazais klāvs apsauca maisu, taču pats iespēra tam vēlreiz, un āda iegrabējās vēl stiprāk. Kāpēc tavs maiss grab? Saimnieks jautāja. Tanī maisā ir burvis, mazais klāvs atbildēja. Viņš tu pat teica, ka mums nevajagot ēst biesputru, jo viņš pieburis pilnu cepeškrāsni ar aknu pastēti, ceptām zivīm un raušiem. To nu mēs tūliņ redzēsim, sacīja saimnieks, un aši attaisīja cepeškrāsni, kur glabājās visi saimnieces noslēptie gardumi. Viņa nedrīkstēja neko sacīt, salika visu uz galda, un abi vīri ēda, ka šņakstēja vien. Tad mazais klāvs atkal iespēra maisam. Ko nu tavs burvis saka? Saimnieks jautāja. Viņš saka, mazais klāvs atbildēja, ka viņš aizkrāsnē uzburs 3 pudeles vīna. Nu, sievai vajadzēja likt galdā arī noglabāto vīnu. Abi vīri dzēra, un saimnieks nebeidza grozīt galvu par tādiem brīnumiem. Vai tavs burvis velnu ar var uzburt? Viņš ieprasījās. Man labprāt gribētos redzēt velnu, jo man šonakt jautrs prāts un liela dūša. Jā, mazais klāvs apstiprināja. Mans burvis dara visu, ko viņam lieku, vai tā nav? Un viņš iespēra maisam un āda iegrabējās. Dzirdi, viņš ir ar mieru. Tikai viņš brīdina, ka velns esot ļoti neglīts un labāk būtu, ja mēs vēlētos ko citu. Es nemaz neesmu no bailīgajiem, bet pēc kā tad velns izskatās? Viņš izskatoties pēc ķestera. Kad tevi vilki, tas nu gan ir slikti, saimnieks teica, jo zini, ķesterus es nevaru ciest. Bet vienalga, ja es zinu, ka tas ir velns, gan tad izturēšu. Dūša man tagad kā miets, tikai nelaid velnu man pie kampiena, jo tad no viņa neskrandas nepaliks pāri. Es aprunāšos ar savu burvi, mazais klāvs sacīja, un noliecās pie maisa un izlikās klausoties. Ko viņš saka? Viņš saka, lai tu pieejot pie lādes aizdurvē, paceļot vāku, un tad tu redzēšot velnu. Tikai tev jāuzmanās, ka viņš neizsprūk ārā.
Vai tu man nepalīdzēsi pieturēt vāku? Saimnieks jautāja. Klāvs bija ar mieru, un viņi devās pie lādes, kur saimniece bija noslēpusi ķesteri, kurš no svīda baiļus viedrus, dzirdēdams, par ko abi vīri runā. Saimnieks mazliet pacēla vāku un ieskatījās lādē. Vai? Viņš iebrēcās, atlaidams atpakaļ un aizcirstams vāku. Es viņu redzēju, taisni tāds mūlis kā mūsu ķesterim. Man tirpus skrien pār kauliem. Lai bailes pārietu, vajadzēja atkal iedzert, un tā viņa dzēra līdz rīta ausmai. Pārdot man savu burvi, saimnieks lūdza. Prasi par viņu, ko grib, es pat pūru naudas nežēlošu. Ko vēl ne? Mazais Klāvs atteica. Tu taču pats redzi, kāds man no viņa labums. Bet man tik briesmīgi gribas viņu dabūt. Saimnieks nemitējās lūgties un diedelēt. Lai notiek, mazais Klāvs beidzot piekāpās. Tu biji tik labs pret mani, devi naktsmājas un pamieloji, tad jau man neklājas tiepties. Maksā man par viņu pūru naudas, bet pūram jābūt pilnam līdz malām. Pūrs būs ar kaudzi, saimnieks priekā iesaucās. Tikai ņem lādi arī līdzi. Es to negribu nemirkli ilgāk turēt savās mājās. Kas to zina, varbūt vēlns vēl aizvien sēž tur iekšā. Mazais Klāvs atstāja saimniekam maisu ar sakaltēto zirga ādu un saņēma pūra naudas, piebērto ar kaudzi. Saimnieks iedeva viņam rokas ratiņus, lai viņš varētu naudu un lādi aizvest uz mājām. Tad mazais Klāvs atvadījās no saimnieka un stūma savas mantas, naudu, lādi un ķesteri uz mājām. Otrpus meža tecēja plata, strauja upe ar dziļiem atvariem. Mazais Klāvs apstājās uz tilta un skaļi sacīja, lai ķesteris varētu dzirdēt. Ko lai es iesāku ar to lādi? Tā ir tik smaga, kā akmeņu piekrauta. Es esmu nomocījies to stumdams, būs labāk jāmet upē. Ja tā aizpeldēs līdz mājām, labi, neaizpeldēs arī labi. Viņš pieķērās ar vienu roku pie lādes un pakustināja to, it kā gribētu grūst ūdenī. Pagaidi! Ķesteris lādē brēca. Izķirs izlaid mani ārā! Vai man dieniņ, iesaucās mazais Klāvs, izlikdamies pārbījies. Viņš sēž tur iekšā, jāmet taši ūdenī, lai slīkst nost. Nē, brēca ķesteris. Es tev došu puspūru naudas, ja tu izlaidīsi mani ārā. Tā ir prātīga vīra valoda, mazais Klāvs teica un atvēra lādi. Ķesteris izrausās laukā, iegrūda tukšo lādi upē, aizveda mazo Klāvu uz savām mājām un iebēra viņam ratelļos puspūru naudas. Pūru viņš bija saņēmis no saimnieka, un tagad ratelļi bija pilni ar naudu. Nevar teikt, ka es to zirgu būtu lēti pārdevis, mazais Klāvs sacīja, ieradies mājās un izbēris naudu istabā uz grīdas. Lieliem Klāvam gan aptecēsies sirds, kad viņš uzzinās, ka mans nabaga kleperis atnesis man tādu bagātību. Es jau gan neiešu viņam visu stāstīt. Viņš aizsūtīja puiku pie lielā Klāva, lai palūdz tam sieku naudas mērīšanai. Kas tam tukšiniekam ir ko mērīt? Lielais Klāvs nobrīnījās un notriepa sieka dibenu ar dārvu, lai kaut kas no mērāmā pieliptu. Tā arī notika. Saņēmis sieku atpakaļ, viņš atrada sieka dibenā pielipušus 3 sudraba grašus. Velns ar ārā! Iesaucās lielais Klāvs un rikšiem drāzās pie mazā. No kurienes tev tik daudz naudas, kā ar mērīšanu jāmērī? To es saņēmu par zirga ādu, ko vakar pārdevu. Tas tiešām ir labi maksāts, noteica lielais Klāvs. Aizdrāzās uz mājām, nosita visus 4 zirgus, novilka ādas un devās uz pilsētu. Ādas, kas pērk svaigas ādas? Viņš sauca, nostājies ielas stūrī.
Ap viņu saskrēja visi ģērmaņi un kurpnieki un prasīja, cik viņš gribot par ādām. Pūru naudas par katru ādu, Lielais klāvs paziņoja. Vai tu drīģenes sēdies, vai? Pircēji brīnījās. Tu laikam domā, ka mums nauda birst no gaisa? Ādas, ādas, kas pērk svaigas ādas? Viņš sauca atkal, bet katram, kas prasīja pēc cenas, atbildēja to pašu. Pūru naudas par katru ādu. Viņš grib mūs izmuļķot. Pircēji nosprieda, un tad kurpnieki noraisīja savas bikšu siksnas un ģērmaņi savas ādas skoteles un sāka vālēt lielo klāvu kā pelavu maisu. Ādas, ādas, viņi mēdījās. Mēs tev tā izģērēsim ādu, ka tu mūs mirdams pieminēsi. Triecam viņu ārā no pilsētas. Lielais klāvs joza tā, ka papēži vien zibēja. Tādu kūlienu viņš savu mūžu nebija saņēmis. Nu gan mazais klāvs, man par to samaksās, viņš teica, pārnācis mājās. Es viņu nositīšu kā knisli. Tikmēr mazajam klāvam bija nomirusi vecmāmuļa. Viņa gan bija ērcīga un pūcīga, tomēr mazais klāvs sēroja pēc viņas. Apkopis un saposis nelaiki, viņš noguldīja to savā gultā, tā parādīdams viņai pēdējo godu. Pats apsēdās kaktiņā uz krēsla un snauda tik ar vienu aci, kā jau daudzkārt bija darījis. Durvis klusi atvērās un ienāca lielais klāvs ar bomi rokā. Viņš labi zināja, kur ir mazā klāva gulta, devās taisni uz turieni un iesita ar bomi vecmāmuļai pa pieri, domādams, kā tur guļ mazais klāvs. Nu, tu mani vairs nemuļķosi, viņš noteica un gāja projām. Tas nu gan ir slepkava šis mans kaimiņš, mazais klāvs nodrebinājās. Viņš taču gribēja mani nosist. Laimi, ka vecmāmuļa jau bija pa galam, citādi viņš būtu vecenītni nobeidzis. Mazais klāvs aizņēmās no kaimiņiem zirgu, iejūdza to un iesēdināja vecmāmuļu ratos tā, ka viņa balstījās pret ratu atzveltni un brauca uz pilsētu. Saulē lecot, viņš piebrauca pie kroga, apturēja zirgu un iegāja iekšā, lai paēstu brokastis. Krodzinieku daudzināja par ļoti bagātu vīru. Viņu cienīja, jo viņš visu deva ar pareizu mēru un svaru, bet pēla par viņa karsto dabu un ātrajām dusmām. Kā tad tu šorīt tik agri uz kājām? Viņš jautāja mazajam klāvam. Jāved vecmāmuļu uz pilsētu. Viņa palika ratos. Es nevaru viņu piedabūt, lai nāk iekšā. Vai neiznesīs viņai krūzi misas? Tikai runā skaļāk, viņa slikti dzird. Labi, krodzinieks atbildēja, ielaida krūzē saldo misu un izgāja pagalmā pie večiņas. Jūsu mazdēls sūta jums krūzi misas, viņš skaļi teica, bet večiņa nelikās dzirdot. Vai jūs pavisam kurla vai? Krodzinieks brēca, cik skaļi jaudāja. Te ir krūze misas! Viņš tā kliedza labu brīdi, bet večiņa pat nepakustējās. Tad krodzinieks dusmās meta viņai ar krūzi pa galvu, un večiņa apvēlās ratos, jo bija tikai atbalstīta pret sēdekļa atzveltni. Ak, tu negantniek! Iebrēcās mazais klāvs, iznācis no kroga un sagrāba krodzinieku aiz apkakles. Tu esi nositis manu vecmāmuļu! Re, kāds zilums viņai pierē! Tavu nelaimi, krodzinieks vaimanāja, rokas lauzīdams. Pie visa vainīga man ātrā daba. Mīļais, labais, mazais klāv, es tev došu pūru naudas un likšu apglabāt tavu vecmāmuļu kā paša ģimenes locekli. Tikai nesaki nevienam neko, citādi mani sauks pie tiesas un beigas man būs. Tā mazais klāvs dabūja atkal milzumu lielu maisu naudas, un krodznieks sarīkoja vecmāmuļai lepnas, jo lepnas bēres. Kad mazais klāvs pārbrauca mājās, viņš atkal aizsūtīja puiku pie lielā klāva pēc sieka. Velns un elle! Lielais klāvs brīnījās.
Es taču viņu nositu. Nē, es gribu redzēt pats savām acīm, kas tie ir par brīnumiem. Un viņš pats aiznesa sieku mazajam klāvam. Kur tu ķēri tik daudz naudas? Viņš prasīja, acis bolīdams uz lielo naudas kaudzi, kas bija sabērta uz grīdas. Tu nenositi mani, bet manu vecmāmuļu. Mazais klāvs atbildēja. Es viņu pārdevu un dabūju pūru naudas. Tādu naudu par vecu sievu? Lielais klāvs nogrozīja galvu un steidzās uz mājām. Viņam nebija vecmāmuļas, bet viņa kalpam nu pat bija nomirusi sievas māte. Lielais klāvs piesolīja kalpam pilnu cepuri naudas un vēl piedevām mucu alus, ko bērēs nodzert, un lūdza, lai atdot sievas māti viņam. Kalps nabadzīņš visu laiku bija lauzījis galvu, kā sievas māti godam apglabāt, un te nu saimnieks ir tik žēlīgs, ka uzņemas visas pūles un izdošanas. Kalps nezināja, kā saimnieku patencināt, bet tas iesēdināja večiņu ratos un brauca taisnā ceļā uz pilsētu pie aptiekāra. Te ir man vecmāmuļa, es to nositu, viņš sacīja aptiekāram. Jūs varat viņu saņemt par pūru naudas. Vai jūs pie pilna prāta? Aptiekārs iesaucās. Ko jūs runājat? Vai zināt, ka tas var jums maksāt galvu? Viņš sāka skaidrot lielajam klāvam, kādu sodu tas pelnīs par tādu noziegumu, un tas pārbies sāka stostīties, ka īstenībā neesot nekādu ļaundarību pastrādājis, bet aptiekārs negribēja vairs dzirdēt ne vārda. Lielais klāvs ielēca ratos, salaida zirgam ar pātagu un aulēkšoja mājup. Tikmēr kalps bija saicinājis draugus un radus, visi dzēra, uzteikdami devīgo saimnieku, un jutās kā no plaukta nokrituši, kad saimnieks pārbraucis mājās, ne vārdu neteikdams, nometa mirušo večiņu kalpam durvju priekšā. Nu, tev būs āda pār kārti, mazais klāv! Lielais klāvs sobus griezdams nosolījās. Viņš paķēra lielāko maisu, kas gadījās par rokai, aizgāja pie mazā klāva un teica. Diezgan tu esi cinis vēlnu ar mani! Šoreiz no soda neizspruksi. Viņš nogrāba mazo klāvu, iebāza maisā, aizsēja to ciet, uzmet uz pleciem un paziņoja. Iespiedīšu tevi upē, tad man būs no tevis miers. Līdz upē bija krietnes gabals, un lielais klāvs nebija radis smagu darbu darīt. Ceļš veda gar baznīcu, ērģelnieks spēlē, baznīcēni dziedāja, un lielais klāvs nolika maisu zemē pie baznīcas vārtiem, lai atvilktu elpu. Viņam ienāca prātā, ka nebūtu slikti ieiet baznīcā un nodziedāt kādu dziesmu kopā ar citiem. Mazais klāvs no maisa ārā netiks, izlaist viņu arī neviens nevar, jo visi ciema ļaudis ir baznīcā. Turklāt Dievu piesaukt nekad nav par ļaunu. Tā viņš iegāja iekšā. Ak vai! Mazais klāvs vaidēja maisā. Viņš grozījās gan šā, gan tā, bet par ārā tikšanu nebija ko domāt. Tikmēr pa ceļu gar baznīcas vārtiem gāja maurodams liels ganāmpulks, kam kluburēja līdzi uz nūjiņas balstīdamies vecs gans. Ak vai! Mazais klāvs atkal novaidējās. Tik jaunam man jau jāiet uz viņu sauli. Un es, nabaga vīrs, esmu tik vecs, un kā nevaru, tā nevaru uz turieni nokļūt. Gans žēli noteica. Attaisi maisu, mazais klāvs iesaucās, un nāc manā vietā, tad tu drīz vien nokļūsi viņā saulē. To es darīšu ar lielu prieku. Vecais gans atbildēja. Atraisīja maisam saiti, izlaida mazo klāvu ārā un pats iesēdās viņa vietā. Tikai zini, ka tev turpmāk jāgana mani lopi. Vecais vīrs vēl piekodināja. Mazais klāvs apsolīja to darīt, aizsēja maisu un dzina ganāmpulku uz savām mājām. Drīz vien iznāca no baznīcas lielais klāvs. Paņēma maisu uz muguras un nobrīnījās, ka tas vairs neliekas smags. Vecais gans jau bija sīks un izkāmējis.
Cik nu man viegli, sacīja lielais klāvs. tas gan būs no tās sirsnīgās dievu piesaukšanas. Viņš aizgāja līdz upei, iemeta maisu ar veco ganu atvarā un sauca nopakaļ, domādams, ka maisā ir mazais klāvs. Nu gan taviem jokiem reiz pienācis gals. Viņš ar mierīgu sirdi devās uz mājām, bet krustceļos saskrējās ar mazo klāvu, kas dzina lielo ganāmpulku. Kā? Vai tad tu nenoslīki? Lielais klāvs tikko jaudāja izteikt. Nu jā, pirms pusstundas tu man iemet upē, apstiprināja mazais klāvs. Bet kā tu tiki laukā? Kur ķēri to skaisto ganāmpulku? Tie ir ūdenslopi, mazais klāvs atbildēja. Es tev pateicos no sirds, ka iemeti mani upē, jo nu esmu ticis uz zaļa zara. Man bija tik baigi ap sirdi, ka tu iesviedi mani augstajā ūdenī, bet es tūliņ nogrimu dibenā un nemaz nesasitos, jo tur apakšā aug mīksta, jo mīksta lekna zāle. Tūliņ maiss atdarījās, un man tuvojās brīnumskaista jaunava baltās drēbēs ar zaļu vainagu uz slapjajiem matiem un jautāja, vai tu esi mazais klāvs. Te tev būs iesākumam neliels ganāmpulks, jūdzi tālāk pie otra tilta tevi gaida lielāks ganāmpulks, to arī esmu tev pataupījusi. Un tad es sapratu, ka upes šiem ūdens ļaudīm ir tas pats, kas mums lielceļš. Viņi iebrauc pa to no jūras un braukā līdz upes iztekai. Skaisti gan bija pie viņiem, sulīga zāle, košas puķes un zīves šaudās gar ausīm, tāpat kā šeit putni. Un kas tie par jaukiem ļautiņiem tur lejā un kādi raženi ganāmpulki ganās pie zemūdens pļavām un ielejām. Bet kāpēc tu tūliņ atgriezies pie mums? Lielais klāvs jautāja. Es to nebūtu darījis, ja man piesola vēl otru lielāku ganāmpulku. Tā bija tāda smalka politika, mazais klāvs atbildēja. Upē ir daudz līkumu, te tā lokās uz vienu, te uz otru pusi. Man tur iznāk liels gabals ejams, kamēr sasniedz otru tiltu. Tad jau labāk nostaigāt pa sauszemi līdz tam tiltam. Tā es ietaupīšu pāris verstu un tikšu ātrāk pie saviem ūdenslopiem. Tu nu gan esi laimīgs cilvēks. Lielais klāvs skaudīgi nopūtās. Kā tu domā, vai es arī dabūtu kādu bariņu to ūdenslopu, ja nolaistos upes dzelmē? Kāpēc gan ne? Mazais klāvs atbildēja. Tikai es neesmu ar mieru nest tevi maisā uz upi, tu esi pārāk smags. Ja tu apņemies pats noiet līdz upē un tur ielīst maisā, tad varbūt man pietiks spēka iegrust tevi atvarā. Paldies, paldies, lielais klāvs tencināja. Tikai to gan liec aiz auss, ja es nedabūšu to lielo ganāmpulku, tad atgriezies, piedauzīšu tevi līdz nāvei. Nevajag jau tūliņ ņemt galvā tādas ļaunas domas. Un tā nu viņa gāja uz upi. Kad mazā klāva ganāmpulks ieraudzīja ūdeni, tad skriešus metās uz upi, jo bija izslāpis. Skat, kā viņi skrien, mazais klāvs sacīja. Viņiem gribas atkal tikt savā zemūdens valstībā. Palīdzi nu man, teica lielais klāvs un ielīda maisā. Ieliec man blakus kādu prāvāku akmeni, citādi es tūliņ nenoiešu dibenā. Gan jau noiesi. Mazais klāvs viņu mierināja, bet drošības dēļ ielika arī maisā akmeni, kā tika pieprasīts. Aizsēja maisam galu ciet un plaukšs. Lielais klāvs ievēlās ūdenī un tūliņ nogrima dibenā. To nu gan es nezinu, vai viņš atradīs tur kādus ūdenslopus, mazais klāvs noteica un dzina savu ganāmpulku uz mājām.